Ar katru reizi palika vienkārši sliktāk. Nu, es reāli nevienam nenovēlu tādu, ķīmijterapija, tas bija tiešām kaut kas smags, emocionāli grūts, jo tā ka tu fiziski jūties vājš un slikta duša un parādi. Tur ir vienkārši tas viss atkopšanās, viss recoveries, tev ir mute jēla, viss čūgās, tu pārēst nevari. Kāpēc mute ir jēla? Tas ir no preparātiem. Tas ir... Bet tos preparātus saņem intravenozi. Vienkārši viņi noēd tev kaut kādu... Gļotādā? Organismā, jā, vienkārši ķīmijterapija tev apēd pilnībā visu. Viņi tā kā mēģina apēst to vēža šūnu, bet paralēli ar to arī tavi audi ir bojā, protams. Visu imūnsistēmu, visu tur ir, es sāku čurāt asinis ārā. Man sākās urinpušu tā kā iekaisums. Manas analīzes bija vienkārši, es aizgāju pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts saķēries galvu, viņa teica, ātri uz slimnīcu. Es uzzvanīju tā kā onkoloģiju, aizsūtīju analīzes, viņa saka, nē, viņa saka, viss kārtībā. Vēl tā kā pasēdi mājās. Ja gadījumā nepāriet asiņošana, tad brauc uz slimnīcu.